Čau visiem, šis būs jauns videoklips un. Šajā video, karoči, neko baigi interesants nebūs, bet šis tāds būs. Karoči, tam virsū stāv vēl viens zēks izpūtējs. Un, čekot buku dabūjuši, iepriekš nebija tā. Un ir, viņš tā kā izpirsts izklausās, tā kā daļēji. Ko darīt, nu? Labākais risinājums, ko es vienmēr izmantoju, šo te trauku mazgāju no kāds kušķīši, jā, šitie tā traukiem, jā. Un bāž šitos iekšā. Un rezultāts ir labs, skaņa ir laba un iet ar labi. Tā kā tā pa lielam. Jo vairāk iekšā kušķīši kustinātāji iebāz, jo būs labāk skaņa no viņa. Un kaut kā tā pa lielam, plus mīnus, tā kā tu uzmies šajā video klipā bagāzim iekšā. Bet par tik pagaidām, lai izpūtējs ir karsts. Tad būs tāds kā mini projektiņš man te pašlaik. Kā redzat, 139 kg bija motors, 10 salīgais. Nācās viņu ārdīt visu vaļā, jo bija, viņš tā detaļa bija nolūzusi. Te viss tā vieta un tās ir tā vieta. Tāpēc nācās izārdīt visu motoru. Un. Doma sakojoša. Sakopsim visu viņu. Man ir šis te baloniņš jau tāda chrom veida krāsa. Smuku nopūtīs, būs tā kā svaigi kartaristīs, visam būs baigi labi. Parasti jau kartas nekrāso, bet šito es domāju būs ļoti labi. Tā kā tā pa lielam satīrīs vēl detaļas sakrāsos un būs diezgan solīdi. Pēc tam dažiem to motoru varēs iegādāties, tā kā kaut kā tā. Un tā, karoči, nopūtīsim galai vāku pagaidām. Kurš krāsas nopirku. Saldur viens tāds veikals, kur krāsas diezgan samērāda lētas 3,20 pa balonu. Kuršos ir 5 eiro. Bet neteiktu, ka sūdīgi baloni, diezgan vispār labi. Šitādi kā mani krāsotā, kas nezinu. Un jā, pagaidām tīri tiek krāsots tikai ar baloniem, jo pagaidām vēl nav īsti bijis vajadzība, tā kā tā. Taču motoru gan īsti kā sakrāvu, tur trūkst pāris sīkumi, lai viņš būtu ejošs. Bet jā, aizmirsu uzfilmēt, bet un uzfilmēt, kā viņi krauj kopā. Bet tā arī kaut kā piemirsās un tā. Plus mīnus šito motoru var iegādāties, ja ir interesi uzrakst man. Atstāšu Instagram apakšā. Un jā, tad jau sarunās tur cenu. Tipi tā kaut kā palielam. Karoči tālāk tieks, nezinu, kā viņi izādīt. Noskruvējam klusinātāju, te galā, šis te nāk nost, šitā vieta. Šito mēs noņemam nost, šo te daļu. Un tad te viņi nāk, varbūt ieglākt, tas grūtāk, kā kuram. Citiem varbūt šī vietā viņš ir piekniedās vai kā, tās kniedīja viņu vaļā un to visu nomāc nost. Manā gadījumā ir te kaut kāda vate, bet ņemsim nost mainīsim par tiem kušķīšiem. Tie kaut kā labāk patīk, tā kā tā pa lielam. Kaujam šo visu nost. Kušķīši sabās, 10 gabali sanāca manējā. Tad šitie visi stingri šitā te jānosina, kad drāti ir, lai var iebāzt visu to iekšā. Tā kā tā pa lielam. Kušķīši visu saliku visu apakaļ, pieliku klusinātāju. Pielaidi jau vienreiz. Skaņa izmainījās, skaņa ir tā kā metaliskāk vairāk. Un tad jau izbrauks, redzēsiet jūs kā plus mīnus skan dziebiši labāk, bet ar telefonā var dzirdēt. Tā kā tā jā, metam testā. Tik baigās idejas nav ko baigi filmēt,
Nezinu, ierakst komentārā, ko tu vairāk gribētu redzēt, kaut kādu garažu skrūvējumos, kad kaut kā nosūtē kameru un skrūvēt. Tad darās, vai tādus mazos updeitiņus, vai vairāk kaut kāds tur izbrauciens, kaut ko tādu. Ierakst komentārā, ko tu vairāk grib redzēt, tas, kas vairāk salasīsies, tad tāds arī turpmāk filmēšu. Un iesaku setupu, ko krāmēt vēl iekšā. Apstāstīšu pašlaik es pa setupu. Aizšaltēja 6 alumīnija viengradzens cilindrs, stokā ieplūda, tad ir Motoforce 2.1 karburators ar Polīri 9 filtru. Lasīju variks 5 gramu ruļļiem, Polīni slaideriem, stoka siksna, lielā sarkanā atsperīta, lasīju 3,5% mazās zaļās, turneks sajūgs, stoka zvans. Un no trubas mums ir Leo Vinces deiks. Tipa tā pagaidām tas setups. Iesaku, varbūt tu kaut kādu labāko uzlabot vajadzētu šim setupam. Pašlaik iet +- 75, bet es ar šito setupu esmu izspiedz arī 85 ārā. Tā kā tā palielam, ja to kaut ko vēl uzgreidotam motoram. Tā kā ierakst komentārā, kas tieši iederētu šim setupam. Šo video klipu nobeigsim. Paldies, ka skatījies Artons TV. Ierakstu obligāti komentārā, ko filmēt tālāk. Un tad jau tiksimies citos video klipos. Un jā.